Kādā krāsā ir tavs 1. septembris? Zaļā krāsā, kamēr vēl visiem kokiem ir skaistas zaļas lapas. Mans 1. septembris ir priecīgs dzeltens, kā šīs saules puķis. Mans 1. septembris ir oranžs. Tā kā tā rudens lapa, kuru šodien satiku uz taciņas un kura atgādināja, ka drīz būs rudens. Mans 1. septembris ir dzeltenā krāsā. Dzeltenā krāsa ir enerģijas, entuziasma un pozitīva izaicinājuma krāsa. Dzeltenā krāsa ir arī cerību, uzvaras un nākotnes krāsa. Mans 1. septembris ir košs, saulains un arī muzikāls. Mans 1. septembris ir krāsains. Mans 1. septembris ir zaļīgi dzeltens. Mans 1. septembris ir gaiši zaļš. Es teiktu gaiši dzeltenā, jo es sagaidu ļoti gaišu sauli un prieku pilnu laiku. Man šķiet, ka mans 1. septembris ir krāsa baltā, jo tas man ļoti simbolizē jaunus sākumus, jaunas iespējas un jaunas mācības. Mans 1. septembris ir zaļā krāsā, un nevis tikai tāpēc, ka es esmu Kristaps zaļais, bet gan tāpēc, ka dažreiz runā par zaļiem gurķiem. Un es esmu pirmo reizi kā vecāks piedzīvojis 1. septembri, jo mans dēls ir uzsācis pirmo dienu bērnu dārzā.